Šodien kā reiz Latvijas mobilais telefons būs galvenajā lomā, jo šodien mēs par lietu internetu runāsim. Es jau iezīmēju tēmu, ja to gadījumā ir kas piebilstams vai jautājums, tu zini, WhatsApp 28447744. Šodien digitos Kristaps Magbets. Kristap, čau! Čau. Kristaps no Latvijas mobilais telefons, kas ir arī mans telefons, lietu internetu biznesa risinājuma vadītājs. Un, ja mēs par lietu internetu runājam, tad mums vajag kādu, kurš zina, kā tā lieta strādā, un šajā gadījumā tā, kura zina, kā tā lieta strādā, ir Sijā pilsētas mājas nekustamā īpašuma pārvaldības speciāliste Gunta Tkačuk. Čau. Čau. Es saprotu, ka jūs abi esat kursbiedri. Tā kaut kā ir sanācis. Labs? Jā. Toreiz par lietu internetu droši vien nerunājāt. Nē, toreiz mēs inženierekonomikas un vadības fakultātē abi studējām nekustamā īpašuma pārvaldību, un kaut kā ir tā salicies, ka lietas, kuras tiek darītas lietu internetu biznesā, likumsakarīgi ir diezgan noderīgas arī nekustamā īpašuma pārvaldībā. Kā reiz par to galveno rīku mēs runāsim, kas ir galvenajā lomā. Man īstenībā laikam šitādi vajadzēs mājās, jo man ir tas vecais. Tagad gan vecais varētu būt arī mūžīgs, jo tagad jau pa jaunām tie rīki vairs nav jārefitīti. Tā nav. Gunta man te rāda, savu viņi rādīja to zīmi. Stāst detaļas. Tātad likumdošana ir nedaudz sarežģīta priekš parastā cilvēka. Tātad, skaitītāji ir tagad verificējami, respektīvi viņi derīgi 10 gadus. Bet ministra kabineta noteikumi, nesaukšu nosaukumus, tātad februārī pateica, ka karstā ūdens skaitītājiem faktiski būs jābūt attālināt nolasāmiem. Savukārt jūnijā ministra kabineta noteikumos izmaiņas pateica, ka dzīvokļu īpašniekiem līdz 2028. gada beigām ir jāvienojas, kad viņiem visiem ūdens skaitītājiem ir jābūt vienādi faktiski nolasāmiem. Attiecīgi nevar būt viens mehānisks, otrs digitāli nolasāms. Un jaunie tad, tie jau var būt 10 gadus derīgi. Tas nozīmē, ka mēs likumkārtā tūlītās dabūsim pieslēgties viedajiem. Vai šis ir vienīgais variants? Droši vien jau, ka nē. Nē, protams, ka nē, bet mēs... šis ir labākais. Mēs ticam, ka mēs darām to lietu, ja ne labāk, tad noteikti tikpat labi kā mūsu arī konkurenti. Un tā jau patiesībā nav vienīgā lieta, ko mēs darām. Mēs LMT gana daudz esam domājuši par dažādiem risinājumiem. Ne tikai lietu internetā, bet arī daudzās citās nozarēs, tur privātie mobīlie tīkli, mobilais tīkls uz jūras un daudzas citas lietas. Pateicoties digitovi redzījumā, mēs jau esam spečuks, pilna aina. Un tad lietu internetu biznesa, mēs daudzas lietas darām. Mēs gan iekštelpu klimatu, piemēram, monitorējam, gan arī siltumu skaitītājus mākam, piemēram, ar Rīgas siltumu kopā sadarbojoties nolasīt. Sanāca vienkārši kaut kā tā, ka ūdens skaitītāji, tieši ūdens nozare, ir tāda asociācija Lūka. Viņi tur tieši pa Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmums ir apvienojis kopā, viņi superaktīvi. Un tie centralizētie ūdens pakalpojumu sniedzēji. Un tie patiesībā bija tie pirmie mūsu klienti, kas pacēla rokas un teica, ka atnesiet mums, kā digitalizēt to ūdens pasauli. Un likumsakarīgi, digitalizējoties šiem centralizēto pakalpojumu sniedzējiem, arī daudz dzīvokļu mājas sāk celt rokas un teica, mēs arī tā gribam. Izdomājiet, kā? Tā mēs šodien šeit nonācām, jā. Ir jautājums uzreiz arī 2205 no Lens veiciens. Kas notiek, ja kāds no mājas tomēr neliek to viedo skaitītāju? Tātad šeit jau mēs atbildi jau dzirdējām. Gunta jau iezīmēja, ka pēc papīriem ir jābūt tā, ka tad, ja ir viedie, tad visi ir viedie. Tātad visi dzīvokļu īpašnieki ir dzīvokļu īpašnieku kopība un dzīvot daudz dzīvokļu mājā. Kā vairākums lemj, tā arī dzīvo. Tātad jums iesākumā ir jāsasauc mazā, ja tā ir daudzdzīvokļu māja, tad mazā sapulce, tad jums ir jāvienojas un tad jums ir jāziņo savam nama apsaimniekotājiem. Principā nama apsaimniekotājiem vai pārvaldniekam ir jāorganizē šis process, lai palīdzētu saviem klientiem. Tu vari sīkāk pastāstīt par to viedo ūdens skaitītāju šajā gadījumā, jo saprotu, ka mēs arī elektrības skaitītāju varam dabūt. Mēs visu kaut ko varam saskaitīt, bērnus ģimenē arī varam. Jā, visticamāk.
Par pašu viedu ūdens skaitītāju, tad nav jau nekas īpašs. Tur ir daudzas labas lietas, kuras ja mēs skatāmies tādā mazā vēsturē, tad kādreiz ūdeni mēs skaitījām spaiņos. Pēc tam mēs iemācījāmies ūdeni skaitīt tur ar lāpstiņām, ar tiem mehāniskiem ūdens skaitītājiem. Tad tagad mēs esam nonākuši līdz digitālajiem laikmetam, kur mēs ūdeni esam iemācījušies uzskaitīt pateicoties fizikai ar ultraskaņas palīdzību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka skaitītājā nav nekādas kustīgas detaļas. Vairs nevar neviens tur viltnieks viņu ietekmēt, tur saspiest, tur adatiņas salikt. Nav šādas lietas izdarīt. Tad mehāniski iejaukties nav iespējams. Jā, tieši tā. Un es saprotu, ka tur kaut kāds noteikts ūdens noticināšanas laiks, un tad tas vērķis sāk strādāt. Jā, tā ir tā foršā lieta, ka tu to skaitītāju uzliec, un tev nekas vairs nav jādara. Visi tavi rādījumi pie pārvaldnieka tava nonāks paši automaģiski. Tiklīdz būs 10 litri iztecējuši caur šo te ūdens skaitītāju, skaitītājs ieslēdz savu mobīlo telefonu un sāk zvanīt savam pārvaldniekam un stāstīt, tad, hei, es patērēju šitik. Tas nozīmē, ka man, lai es tādu uzliktu savā mājā, man jābūt LMT klientam, vai es varu izmantot pakalpojumu? Tu vari izmantot pakalpojumu, jā. Arī tad, ja es neesmu LMT klients? Klients droši vien, ka būs tā mājas kopība, respektīvi tā dzīvokļu īpašnieku biedrība vai kaut kāda kopība, kā tā ir izveidojusies, tad viņi aizies pie savu pārvaldnieku un teiks, ka hei, mēs šo gribam. Un tad attiecīgi tā juridiskā persona, kuras vārdā mājas kopība būs ļāvusi slēgt līgumu ar mums, tad attiecīgi ar šo te personu mēs arī noslēgsim to līgumu. Un pēc būtības sanāk tā, ka ar mums tu līgumu neslēdz. Līgumu noslēdz vai dzīvokļu biedrība, vai pārvaldnieks, vai kāds, kurš tev pārstāv. Bet es viņu varu iegādāties arī kā cilvēks no Dārciem 12, respektīvi privātmājās viņu var uzlikt. Vēl nē. Bet varēšu izklausās. Bet varēs, vēl nē. Tur strādā mūsu kolēģi, mūsu privāta persona apkalpošanas dienestā. Ir plānā tur skaistas lietas, aplikācija, kur varēs redzēt, tur vai tev ūdens nesasalst, vai ūdens atpakaļ netek. Vai gadījumā nav kaut kādas noplūdes? Vai pods netek, par poda tecēšanu ir ritīgi smieklīgi. Ja pods tek ar ātrumu 10 litri stundā. Jā, tur nav baigi smieklīgi, tur ir baigais, tur ir basēna patēriņš. Tu tā kā nepamani to. Tur ir basēna patēriņš, jā. Bet ātrā matemātikas, salvets matemātika, kaut kāda 7,5 kubi. Jā, un tu nesaproti, kas tas tāds ir, vai ne? Tas pa pilieniņām. Jā. Un tā ir tā lieta, ko šis skaitītājs palīdz novērst, kas arī ir patiesībā tie patēriņu starpības dzīvokļu mājā. Jo, ja mēs katrs nododam to rādījumu savā laikā, mums ir dažādi skaitītāji, dažādi precizitātes klasi. Plus viens nodod 12. datumā, viens ir gudrinieks, kas ir akurātais, viņš pēc pusnakts jau ir klāt, jau pagrabā jau stāv. Tik pēc pusnakts un pieraksts. Un tad vēl ir tie, kas aizmirsu. Jā, un tad mēģina apmēram sazīmēt, cik bija pagājušajā mēnesī. Gan jau stipri līdzīgi. Jā. Tur Gunta droši vien ar daudz labāk pieredzē padalīties. Starp citu, Gunta, iedod man arī kādu labu stāstu, gribās kaut ko smieklīgi arī. Tā kā saulīt ir tā. Mums kārtējā starpība mājās bija ar kolēģi šokā, abi divi nesaprotam, kur baseins ir palicis un skrienam pa dzīvokļiem. Kur mums tantiņa rāda, kur zem izlietnes jālien apakšā, protams, vingrojot gar podiem un miskastēm, mēs salasam visus skaitītājus un nesaprotam, kur nonākam. Beigās atrodam komerc telpās, pods tek, bet nevis pil, bet tek, un tā mēs arī atradām 40 kubus. Jā. 40 kubu. 40 kubu vienā telpā, bet, protams, ar neprecizitāti ar centrālajiem skaitītājiem. Protams, katram skaitītājs savādāks. Un vienalga, vai tie ir viedi vai kādi, bet ja viņi ir nolasām vienlaikus visi reizē, tas dod lielāku precizitāti un cilvēki jau nopērkot šos skaitītājus ekonomē uz starpības samaksu ikmēnešu, ko viņi maksā. Ja mēs runājam par mājsaimniecībām, iespējams, ka jūs būsiet palaiduši garām, bet īstenībā tā jau nav tā kā šodien sākusies lieta un ka neviens vēl nav šajā spēlē iekāpis. Mārupe, Pļaviņas, Naukšēni, Kuldīga un Parauga ēka, es saprotu, ir 12 stāvu daudzdzīvokļu nams Rīgā, Lielvārdas ielā 107, ko pārvalda kā reiz pilsētas mājas. Agrāk šajā mājā runāt
teikās raksta, ka baigais ūdens patēriņš tad bijis, baigās starpības esot bijušas. Tagad es saprotu, ka tas ir novērsts. Nu, tur arī bija tas baseins, kur mēs meklējām. Jā. Un tieši tas bija iemesls, kāpēc mēs nācām pie šīs dzīvokļu īpašnieku kopības piedāvāt meklēt viņu starpības, jo viņiem bija pat līdz 200 kubiem. Tas nav viens baseins, tie ir vienkārši baseini un uz lielu māju, bet tāpat tās dzīvokļu īpašniekiem tas visu laiku bija jāsadz, mums bija nepārtraukti jāmeklē un bija saprotams, kad ir jāmeklē risinājums un dzīvokļu īpašnieku kopība pieņēma šo lēmumu un, principā viņiem vairs zem izlietnes nevienam nebūs jālien apakšā. Tā, mums ir viedais skaitītājs raksta Rūdis, bet tāpat mēnesī uz māju ir siltā augstā ūdens zudums uz 18 dzīvokļu māju, apmēram nepilns 1 kups uz dzīvokli reizēm, it kā nolas viss vienā reizē. Kādēļ tāda starpība arī ar viedoskaitītāju? Interesanti. Varbūt ir jāpaskatās, cik tas viedais skaitītājs patiesībā ir vietas. Varbūt viņš ir joprojām mehānisks un ar zemu precizitātes klasi, bet aprīkots ar kaut kādu lietiņu, kas palīdz viņam kļūt mazliet viedākam, bet ne līdz galam viedam. Iemesli var būt dažādi. Šeit mēs runājam par tik viediem skaitītājiem, kas ir, kā jau mēs teicām, bez iespējas mehāniski iejaukties un bez iespējas arī mehāniski kaut kam iziet no ierindas, jo tas ir ultraskaņas ūdens skaitītājs. Jep. Tā, labdien, kāda ir apkalpošanas maksa no Dācis sveiciens? Tātad gala lietotājiem, kas ir dzīvokļu īpašnieks par vienu skaitītāju, bet es uzreiz uzsveru, ka tas jums skaitītājs nav jāpērk. Tas ir pakalpojums. Tas ir pakalpojums. Jūs samaksājat €80 mēnesī ar visu PVN un principā aizmirstiet par skaitītāju pirkšanu un mainīšanu mūžīgi mūžos. Ļoti godīgi izklausās. Es gaidu, ka tas būs privātpersonām pieejams arī. Tas ir kura gada stāsts? 25., 26.? Vajadzētu būt 26. gada vidus, es teiktu. Okay. Ko jūs tur vēl esat sazīmējuši, kas vēl nākotnē? Jo jums jau tur ir baigi viss kaut kas, jau tāds mazais ābolīts jau ir uzradīts. Jā. Viena no lietām, ar kuru mēs šobrīd arī gan aktīvi darbojamies, ir, kā jau minēju, siltumskaitītāji. Tur pirmie piloti mums sākās arī pirms kaut kādiem 2 gadiem ar Rīgas siltumu. Šobrīd arī Mārupes komunālajos pakalpojumos nodrošinām šo risinājumu. Tāpat arī Valmierā. Tad ir vēl citi, kuri nāk un interesējās. Tad, protams, mēs ejam arī palīdzēt nekustamo īpašumu pārvaldītājiem saprast, cik tad māja patiesībā patērē visu enerģiju kopā. Jo nav jau tikai elektrības, siltums un ūdens. Ir gāze, ir elektroenerģija, kur tev tur visu kopā to lielo karbonu footprint attaisīt, kā tas ir oglekļa pēda. Ja? Un šīs ir lietas, kuras ne tikai ir būtiskas nekustamo īpašumu pārvaldībai, bet arī veselīga klimata veidošanai valstī. Tādā virzienā ejam. Tā, te ir stāsts Uldsūts veicienus. Doma laba, mums tāds ūdens skaitītājs varētu būt, viņš raksta, bet vai jūs varētu uzskaitīt vēl kādas ir viedo ūdens skaitītāja priekšrocības bez tā, ka ir tas izlīdzinātais, respektīvi nav zudumu, jo zudumu nav jau tagad. Uldis, paldies. Superīgs jautājums. Uldi, paldies tev. Uldis kolosāls ir. Jā, tātad labi sākam skaitīt. Pirmkārt, pārvaldnieks redzēs visas šīs noplūdes. Ja? Tecējs pots ar kaut vai minimālo plūsmas ātrumu 2 litru stundā. Pārvaldnieks varēs reaģēt un teikt savam klientam, hei, klausies, tad tur kaut kas nav kārtībā. Ja ir, piemēram, tādas vietas, kur iespējams gaisa temperatūra nokrīt zem 0 grādiem, tad skaitītājs arī signalizēs, ka, hei, es tūlīt sasalšu, ja? Un tūlīt būs ziepes un būs pārplīsušas caurulis un vispārējais. Tad visādas reversas plūsmas, piemēram, kaut kur vakums sistēmā veidojās un tas ūdens tiek vilkts principā no iekšējiem tīkliem ārā. Ja kāds mēģinās to skaitītāju salauzt, uzlauzt, tad viņš arī signalizēs. Un tur ir vēl daudz to visu. Es nevaru uzreiz tagad izstāstīt, bet droši var pajautāt kādreiz. Galā ir jau tā otra puse arī, kur nabagam pārvaldniekam viss tas ir jāsaliek kaut kādās ailēs. Tas ir cilvēka resursu laiks un kļūda arī iespējama. Tieši tā, un tur mēs arī nākam palīgā. Un kā jau teicu, tas nav ne jau tikai skaitītāji mēs piedāvājam. Mēs principā piedāvājam tādu pilnu ciklu pakalpojumu. Tā ir gan iekārta, gan datu pārraide mūsu lietu internetu tīklā, kurš ir ieslēgts visā Latvijā, kurš ir speciāli paredzēts šīm gudrajām lietām, un arī lietu internetu platforma, kurā attiecīgi tad var redzēt, kur ir māja,
viss, kas šajā mājā notiek. Un ne tikai mēs palīdzam redzēt šajā platformā, bet arī saintegrēties, piemēram, ar kaut kādām grāmatvedības sistēmām vai kaut kādām tādām lietām. Lai nav vairāk ar rociņu nekas jāraksta, lai rēķins uztaisās automātiski, lai iedzīvotājiem ir mazāk jautājumu un pārvaldniekiem vieglāk ikdiena, jā? Jā. Ir izmainījusies taču dzīve, vai ne? Ir izmainījusies, jā, bet ir izmainījusies pirmām kārtām arī pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Viņiem atkrīt risks, ka viņi aizmirsīs 3 mēnešus pēc kārtas nodot skaitītāju rādījumus un pēc likuma 4. dabūs visas mājas starpības savā rēķinā. Tur ar atsaucēm. Tālāk nevienam vecai kundzei vai kungam nav jāmocās, jāmēģina saskatīt vai safotografēt kaut kur nišās aiz podiem uzstādītos šos skaitītājus, jo arī tā veidojas kļūda. Tālāk mājas kopīgi saņem to, ka, būsim godīgi, nevienā mājā nav negodīgi cilvēki, bet, kad sāk meklēt, tad tomēr beigās kāds atrodās. Tad šis jautājums faktiski ir izslēgts. Un pats galvenais, tiešām, vispār tu vari braukt prom un nedomāt, kurā datumā tev kaut kas ir jānodod. Tāpat kā elektrība klats un nolasās. Tā, sveiki, dzīvokļu mājā, kurā dzīvoju, uzlika viedos skaitītājus, raksta Ingars 20051. Teica, ka turpmāk nebūs ūdens korekcija, bet tāpat šis situācija neatrisināja, jo ūdens patēriņa korekcija naudas izteiksmē tāpat ir 2 līdz 4 eiro uz dzīvokli. Mums uz 27 dzīvokļiem tāpat ap 30 kubiem iztrūkums. Viedos skaitītājs uzstādīja mājas apsaimniekotājs visiem vienādus. Tas, laikam, būs tas pats stāsts, ko tu jau atbildēji iepriekš. Ka tie viedie varbūt, ka nebija tik viedie. Viņi ir dažādi, un tad vēl ir viena būtiska lieta jāskatās, ko, piemēram, centralizētais pakalpojums sniedzējs, kādu skaitītāju, cik augsts precizitātes klasi ir uzstādījis mājas ievadā. Un ja tās precizitātes klases starp tiem skaitītājiem, kas uzskaita dzīvokļu ūdens patēriņu un kopējo mājas ūdens patēriņu atšķirās, respektīvi, ja mājas lielais skaitītājs ir precīzāks, tad arī tur var veidoties tās starpības. Vēl ir jāskatās, vai nav kaut kādas problēmas kopējos inženieru tīklos, jo citreiz noplūdes ir absolūti neiespējamās vietās, kaut kur aiz sienas. Viņi fiziski neredzamas, bet ir jāskatās. Un ja ir veci cauruļvādi, respektīvi viņiem ir beidzies kalpošanas termiņš, viņi vienkārši fiziski jau ir novecojuši, arī tur var meklēt šīs problēmas. Un arī pats ūdens centrālā komerc uzskaitas mezgls, ja viņš nebūs izbūvēts pareizi priekš konkrētā šī te komerc uzskaitas mēraparāta, arī viņā veidojas kaut kāda starpība. Pilnībā no starpības nekad neizbēgas. Sētnieks paņems pagrabā ūdeni, lai izmazgātu kāpiņu telpas. Un tev ir zudums klāt, jā? Jā, palaistīsiet dārzu, bet tas ir, piemēram, augusts savā mājā, un tas ir normāli. Bet viņam ir vienkārši jāminimalizējas līdz nejūtamam. Tā, labvakar ir uzstādīt visiem skaitītāji, parādījās izmaksas no apsaimniekotāja, to lasīšanas izmaksas. Vai tās ir korekti, raksta Elvīs? Nē, kaut kā jau tam risinājumam ir jāstrādā. Tas, ko mēs arī ilgi domājām, kopš brīža, kad mēs sākām centralizēto pakalpojumu sniedzējiem piedāvāt skaitītājus, kā jau es minēju, daudz prasīja arī mums, dodiet dzīvokļiem. Tad arī bija tas skaitītājs pats kā tāds, viņš jau nav lēts, viņš maksā tur vairākus 10 un pat 100 eiro. Protams, ka kaut kā tie dati ir jāpārraida pa gaisu. Vienalga, vai tas ir kaut kāds vietējais tīkls uztaisīts, vai tas ir LMT lietu interneta tīkls, vai kaut kas cits, vai tur kāds rāciju staigā un lasa, tur risinājumi dažādi. Tad, kādam tas process ir jāizdara, teiksim tā, bez infrastruktūras, nestrādās tas viedais skaitītājs. Bet tu jau ieminējies 80 eiro tādā ziņā, man liekas, ka godīgi samaksas. 80 ar visu PVN. Jā. Iespējams, ka te ir atkal jau cits stāsts, jo es pieļauju, ka tad, kad lietas nonāk pie pamatmasas, tad diezgan skaidrs, ka pa vidi jau būs kaut kāda žuļieka arī. Kas taisa, man ir viedie skaitītāji ļoti lētāk, jo, piemēram, LMT viņš maksā 80 eiro, es tev došu tikai par 99 centu. Jā, piemēram, tā, tad aizmirsīs netīšām pateikt, ka, starp citu, tev vēl būs jāuzliek tur visādas antenas mājā, tev elektrība tur būs vajadzīga visu laiku, vispār tev vajadzēs arī internetu, lai kaut kā tos datus pārraidītu. Bet, tās ir lētāk. Bet lētāk, jā. Tā, sveiciens no 29396. Rolands grib zināt, kas ražo šos skaitītājus. Tātad kopā mēs saliekam, bet es redzēju to mājaslapā kaut kādu aksiomu. Tas ir viens no ražotājiem. Mēs šobrīd strādājam vēl ar 2 citiem ļoti potenciāliem sadarbības partneriem. Viens ir no Francijas, viens ir no Itālijas.
Šobrīd nesaukšu, tad, kad ieraudzīsiet mūsu mājaslapā. Šobrīd Axioma, tāpēc, ka Axioma pirmkārt šeit pat blakus Lietuvā, otrkārt vairāku 10 gadu pieredze tieši plūsmas mērītāju ražošanā, sāka viņi ar siltumskaitītājiem, un no 2019. gada viņi faktiski bija pirmie, kur ultraskaņas skaitītājus sāk ražot ar narobandu, kas ir tas lietu interneta tīkls, ko mēs kā LMT esam ieviesuši. Jā, un tad, kas pirmais brauc, tas pirmais mēģi. Tā, jautājums iespējams nedzirdēja, bet cik tad ir starta investīcija, lai uzliktu šos skaitītājus? Man teiksim, ir mājā 38, un tad mājā ir 38 dzīvokļi, droši vien domāts, un 4 skaitītāji katrā dzīvoklī. Kopā sanāk 152 skaitītāji, un kas maksā to €80? Tas ir par skaitītāju vai par visu māju? 20281 raids. Nē, tas būs par skaitītāju, tas €80, bet tā starta investīcija vienīgais, kas ir jāizdara, ir jāsamaksā certificētam sāntehniķim, kurš to skaitītāju nomaina. Fiziski, kas viņu uzliek? Tieši tā. Paldies. Tā, vai tad strādājat arī ar dzīvokļu biedrībām? Tā, vai šo raidījumu kaut kur varēs arī ierakstīt? Dzirdēt daudz jautājumu, mums ļoti aktuāla tēma, bet atbildīgās personas šobrīd ir darbos. Tā raksta Juris. Pirmais jautājums tev atbild par arhīvu. Tātad ņem ciet Stariņa Google Play vai App Store apu, lietotni, Star FM Latvija, un tad, kad tu uzspiedīsi uz tiešraides, tad tu 3 stundas uz apakaļ var aizlikt. Tā kā vēl līdz, 9 vakarā var izdzīvot to ēteru laiku no 5 līdz 5:30. Tā, un otrais, tas bija jautājums maniem šodienas digituvi draugiem. Tātad, vai strādājat arī ar dzīvokļu biedrībām? Ar biedrībām jau kādreiz strādājat? Ja jūs esat biedrība, kā tiešām juridisks nodibinājums, jā. Vai no apsaimniekotājs vai biedrības? Pagaidām tas nebūs individuālajiem. Jā. Respektīvi, jābūt juridiskai personai vai biedrībai? Biedrība arī ir juridiska persona. Tā jau ir tā mājas kopības pārstāvniecība, kas ir izveidojusies. Jā, sveiciens Stariņā. Halo! Halo! Runājot par šiem viedajiem skaitītājiem, Jā, Māri. Mums Rīgā Meža ciemā tika renovēta māja. Mājā tika uzlikti radiatori, jauni uz radiatoriem viedie skaitītāji, ūdenim arī viedie skaitītāji, siltums tiek automātiski regulēts, padots vairāk vai mazāk, jo ir atsevišķi bāzes stacija uz mājas, un ļoti liela ekonomija iznāk, ļoti liela. Skaidra lieta. Ir jāieguldīties. Paldies, Māri. Jā, paldies par komentāru. Iesākumā es dzirdēju viņam to pūtienu. Tās būs no sērijas viss slikts, vai ne? Tā, sveiki, jā, daudzīgā mājā, kurai dzīvo uzlikts viedo skaitītāji. Tā, pēc šito jau es ņēmu, ap 30 kubiem tur bija iztrūkums. Tā, skaidrojums. Ar ko jāsazinās, lai noskaidrotu par šo visu vairāk, jo ir liela interese par šo. Sveiciens no 20281. Kur tad tev sameklēt un kādā veidā mēs varam tikt pie viedajiem skaitītājiem? Visvienkāršāk ir atrast mūsu LMT mājaslapā, šobrīd gan zem sadaļas biznesam. Tur būs risinājumi un tieši par attālinātu nolasāmām iekārtām. Būs arī speciāli izveidota lapa, kura aizvedīs jūs uz tieši šo tēmu. Ja? Meklējiet mūs Kristaps, Makbets, @lmt.lv, droši rakstiet e-pastu, nodošu tālāk jūsu kontaktus mūsu čaklajiem darījumu vadītājiem, kur sazināsies ar jūsu pārvaldniekiem. Es te iezīmēju kartē Marupī, Pļaviņas, Naukšēnas, Kuldīgu, bet es saprotu, ka pa visu valsts no jau izkaisīts, ja? Faktiski tā sanāk. Kaut kur arī Daugavpils novads, Liepāja, Grobiņa, Pāvilos, tā... es nezinu, man grūti tagad iedomāties, kur tad vai ir kāds tāds novads, kurā mēs vēl neesam. Tā, Andis sūta sveiciens un saka, es īsti nesapratu, no kur datumu varēs šādu pakalpojumu iegādāties. Ja, pareizi, ja viņš saka šajā gadījumā nevis lietu iegādāties, bet pakalpojumu. Jā. Ja tu esi biedrība vai tu esi mājas apsaimniekotājs, tad tas ir tagad jau pieejams? Tas ir pieejams jau tagad, un ja jūs esat ļoti aktīvi māju, tā dzīvokļu īpašnieku mājā, vērsieties pie sava apsaimniekotāja, sakiet, hei, mēs dzirdējām, ka LMT var, un citi pārvaldnieki jau tā dara, un lai šis pārvaldnieks vēršas pie mums, mēs noteikti palīdzēsim jau šodien. Jānis nāk ar jautājumu, mājā 4 dzīvokļi, neesam ne apsaimniekošanā, ne biedrībā, vai arī mums ir iespēja iegādāties tādus skaitītājus?
Kaut kādu juridisku veidojumu vajadzētu nodibināt. Papildināšu, drīz dzīvokļu īpašnieku kopība jau būs juridisks veidojums, bet tas būs no nākamā gada. Tādā ziņā vieglāk. Tātad 26. gads. Pavisam drīz. Tas ir tūlītās. Nu, ja. Šodien jau kāds 13. novembris jau ir. Iedodam kādam klausītājam kaut ko foršu. Es iedomājos, piemēram, jums ir tā. Viedā televīzija? Jā. Nedodam viedo skaitītāju, iedodam cilvēkam LMT viedu televīzijas abonementu. Es saku, pusgads, man liekas, būtu labi dāvana, ne? Lai iet 6 mēneši. Tā, 6 mēnešu abonements, ko mēs tur varam dabūt redzēt. Pilnīgi visu mēs tur varam dabūt redzēt. HBO seriāls arī varam dabūt. Ir starp citu arī atsevišķi latviešu kino stāstu, ko var dabūt tikai pie LMT. Tieši tā. Konkursu uzvarētājs nāk tagad WhatsAppā. Ko tu gribētu uzzināt? Kāds tev jautājums? Ok, jautājums super vienkārši. Cik litrus skaitītājam ir jānotecina caur jau viedo skaitītāju, lai tas sāktu sazvanīties ar lietu internetu mobīlo tīklu? Tā, WhatsApp 2844774. Mēs pirmo atbildi apbalvosim. Tā, galvenais nepalaist garām, tad, kur bija pirmā reize, kā tas notiek, es jums rādu, kā rāģiņš strādā. Labs. Mēs neapturēsim, tas būs mūžīgi arī. Tā ir galvenais pirmo atrast. Un svarīgi, ka tas pirmais ir pareizais. Tā, paldies! Es skatos, vai ir kāds nepareizais. Ir arī dažs, kas spēlējās uz minēšanu. Paldies. Okay. Spēle galā 2 litri. Bija nepareizā atbilde. 2 litri ir tas skaitītāja jūtīgums. Tas ir to, cik viņš spēj. 30 mēs vispār nepieminējām, vai ne? Man liekas, bija par tiem 3 kubiem zudumu. 3 kubiem. Jā. Bet visas pārējās ir pareizas atbildes. Un pirmās pareizās atbildes iesūtītājs ir Ilmārs. Numurs sāks ar 29336. Ilmār! Jēj! Apsveicam! Tādēļ es dabūjis LMT uz pusgadu viedā televīzija būs tavējā, un pēc tam dabūs vēl viedo skaitītāju arī. Jep, paldies! Man ir tavi kontakti, izstāstīšu, kā tiks pie balvas. Paldies! Paldies maniem šīs dienas digitu draugiem pie manas ciemos Sijā pilsētas mājas nekustamā īpašuma pārvaldības speciāliste Guntā Kačuka. Un Kristofs Makbēts, LMT lietu internetu biznesa risinājumu vadītājs. Ar viņu arī sazināsies, ja to viedo skaitītāju vajadzēs. Tieši tā. Paldies. Paldies!